Jānis Rubens, klīnikas Diameda neiroloģis un elektromiogrāfijas metodes speciālists. Perifērija nervu sistēmas bojājumi ir ļoti plašs jēdziens. Tas var sākties ar viena nerva bojājumu, vairāku nervu bojājumu, plecu pinumu bojājumu, mugurkaula saknīšu bojājumu. Tās gan var būt gan kompresijas neiropātijas, kur nervs tiek saspiests kādā vietā, vai arī tas ir kāda ģeneralizēta procesa izpausme. Pieņemsim neiropātiju pie diabēta vai kādas sistēmas slimības. Tāpatās mēdz būt arī pleca vai iegurņa joslas nervu pinuma bojājumi. Tur gan parasti ir jābūt kādam nopietnākam iemeslam, vai tas ir trauma vai kāda cita saslimšana, onkoloģiska piemēram. Un jau diezgan populāri saknīšu bojājumi, mugurkaula patoloģija dēļ. Krampjus es neliktu pirmajā vietā kā nerva bojājuma pazīmi. Nerva bojājuma pazīmi pirmā vietā es liktu jušanas traucējumus un tirpšanu. Kad, pacients atzīmē, ka viņam tirpst un ir samazināta jušana. Tos es liktu pirmajā vietā. Tad varētu sakot arī sāpes, un smagākos gadījumos, protams, arī nespēks. Jebkuram no mums ir gadījies, kad atbalstot elkoni pret atzveltni notirpst pirksti vai, pārliekot kāju pār kāju notirpst pirksti, bet likvidējot izraisošo momentu, tas viss pāriet. Šajā gadījumā es ieteiktu griezties pie ārsta tad, ja šīs sūdzības ir stabilas, ja parādās kaut kāds regularitāte un sistemātiskums. Jo, ja cilvēks neveikli noliek roku, viņam notirpst pirkstu, viņš pamaina pozu un tas viss pāriet, atnākot pie ārsta, viņa jau sūdzība vairs nav, un bieži vien arī nekādas atradnes nav šajā sakarā. Izvairīties jebkurai slimībai, punkts pirmais ir atrast iemeslu. Ja, šim cilvēkam tiešām parādās regulāras sūdzības par sāpēm, notirpumu, tirpšanu vai vājumu, tad, protams, jāiet pie ārsta.